Kad vajag kaut ko salīmēt, ņemam parasto līmi un līmējam. Bet ir situācijas, kad vajag salīmēt profesionāli, tā lai būtu stingri, spēcīgi un neatlimējas. Tam domāti divkomponentu līmes. Tā ir divkomponentu līme, un loģiski, ka viņa sastāv no diviem komponentiem – bāze un cietinātais. Bet, lai tā līme darbotos, vajag abus komponentus kārtīgi samaisīt. Agrāk meistari to darīja ar kaut kādiem kociņiem, bet tagad ir cits risinājums. Tagad ir speciālais uzgalis, un tajā uzgali iekšā ir spirāle, un ja vienmērīgi spiest gan bāze, gan cietinātāju, tad viņa tajā uzgalī samaisās, kad iet pa to spirāli. Un rezultātā sanāk līme, kur ir pilnīgi gatava lietošanai un ar kuru ātri jārīkojas, jo viņa drīzumā sacietēs. Uzgalis izgatavots no ķīmiski izturīga polipropilēna. Iekšējā spirāle nodrošina vienmērīgu sajaukšanu bez manuālas iejaukšanās. Sarkanā iekšējā daļa ļauj vizuāli kontrolēt līmes plūsmu. Der Vjur 2C līmēm ar dubultpatronām. Minimizē materiāla zudumus. Bet tad otrais jautājums. Kā panākt, lai abi komponenti pilnīgi vienmērīgi un vienādi spiestos? Tam ir speciālais instruments. Šis izturīgais pistoles veida līmes izspiešanas instruments paredzēts 50 ml divkomponentu līmes patronām ar jaukšanas attiecību 1:1 vai 1:2. Korpus no alumīnija, nerūsējošā tērauda un plastmasas. Ergonomiskais rokturs un precīzais padeves mehānisms nodrošina vienmērīgu sajaukto līmes izspiešanu. Piemērota visām Vjur 2C līmēm šajā formātā. Ātri cietējoša divkomponentu līme metālam, plastmasai, keramikai un stiklam. Caurspīdīga, bez šķīdinātājiem piemērota precīzam remontam. Augstas stiepas un bīdes izturība saglabājas karstumā un ķīmiskā vidē. Apstrādes laiks no 3 līdz 4 minūtēm. Piemērota arī metāla detaļu un elektronikas līmēšanai. Plasmasai ir paredzētas divas līmes. Viena līme ir super ātra, 30 sekundes, un otra līme nav tik ātra, 2 minūtes. Bet abas ļoti der automašīnu plasmasai. Tur ir ļoti daudz visādu plasmasas izstrādājumu, tur bumperi un tā tālāk. Un tādas līmes ir ideālais risinājums. Ātri cietējoša divkomponentu poliuretāna līme, kas paredzēta plastmasas detaļu salīmēšanai un remontam. Sacietē dažu minūšu laikā elastīga, slīpējama, noturīga pret degvielu un eļļām. Der spoileriem, buferiem, restēm. Īsā uzgalī nodrošina precīzu sajaukšanu. Certificēta pārtikas rūpniecībai. Šķidrais metāls. Protams, tas nav īstais šķidrais metāls, tā ir divkomponentu līme. Bet, kad tā līme sacietē, viņa kļūst tik cieta, ka tiešām tas īpašības ir kā metālam un var izmantot, lai labot, remontēt kaut kādas metāla izstrādājumus. Ātri cietējošs divkomponentu epoksīda šķidrais metāla pildviela, kas paredzēta metāla apstrādes un rūpnieciskajiem remontdarbiem. Tā metālam līdzīgās īpašības padara to ideāli piemērotu līmēšanai, aizpildīšanai, izlīdzināšanai un hermetizēšanai, īpaši veidņu remontam un noplūžu novēršanai. Pēc sacietēšanas to var frēzēt, urbt un vītņot kā metālu.
Piemērota arī plastmasai. Cietē no 10 līdz 12 minūtēm, sajaukšanas attiecība 1:1. Precīza uzklāšana ar dubultpatronu. Strādājot ar līmi, protams, naktos sasmarēt vai rokas vai kaut ko citu. Tāpēc ir tādas speciālas salvetes, ar kuriem var notīrīt gandrīz jebko. Vai silikonu, vai tur degvielu, vai eļu, putas var notīrīt, un, protams, arī līmi. Universālas salvetes roku, instrumentu un virsmu tīrīšanai bez ūdens. Divpusējs, raupja puse netīrumiem gludā noslaucīšanai. Noņem eļļu, smēres, PU putas, krāsu un silikonu arī augstā vidē. Darbojas līdz -20 grādiem. Ar divkomponentu līmēm var salīmēt tā, kā ar parasto līmi nevar. Tāpēc tas ir neaizvietojams produkts, kam obligāti jābūt katra servisā vai darbnīcā.